jāsaka, ir. Viņiem ir paveikts šitādi spētāji, ar šitādi vāģi, ar šitādi šoferi, ar šitādi tēti galu galā. Un ar aplausiem pavadam. Ivars. Robert, kā tev patīk? Es domāju, tādu uzdevums nav sācēcīgi ieskaitē. Otrs strāķi. Nevis sācēcībā šodien bija čeks. Kas jādara šādām automašīnām, kas jādara šādu dienu, galvenais ar līdzspējiem. Tik pacietīgi, tik uzmanīgi, gaidot visu laiku, protams, skatījās līdz, kas iekraukt auto, dabūs vēl ietekumi šīs dienas laikā, tad ir īstais brīdis, jo šie dūmbars sākās, un kārtīgi redzam automašīnas tiek noliktas skaisti pret veidu, lai ir labas bildes, lai redzam automašīnu, lai redzam lūzi. Un Jānim tur kaut kas īsti līdz galam neko, bet Edgaram Zaļķisam gan visi kārtībā. Nu tur kārtības vērpēc nāk tādas pieneņas altenes, jā, tāds kā mēs klausām, pieneņas ļaus redzam, vai rakstīt, pēc tam vēlāk nu tāds, mēs tagad redzam lūzi, skaisti veļās, nu kādāda skaista vārtas saga, bet Jānim nav līdz brīnās, es saku, kaut kas ir pa galam man nekārtībā viņa automašīna.